Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi jautri padarbosimies un iepazīsim mākslinieku Romero Brito. Šodien nepieciešamie materiāli: lielais A3 papīrs, akvareļu papīrs labāk, akvareļu krāsas, melnais marķieris, zīmulis, ota un lineāls. Romero Brito ir dzimis 1963. gadā Brazīlijā un darbojās pop ārtā. Tā ir tāda māksla, pop māksla, no angļu valodas populārā māksla. Popmākslas darbi ir viegli uztverami, jo mākslinieki attēlo to, kas cilvēkiem vairāk patīk, un to, ko cilvēki vairāk izmanto. Šodien mēs ar tevi izmantosim Romero Brito mākslas darbu ar sirsniņu. Un izveidosim kopiju. Ko tas nozīmē? Līdzīgu darbu. Jo gandrīz katrs mākslinieks ir sācis ar to, ka viņš ir kopējis slavenu mākslinieku darbus. Tagad paņem rokās lineālu un zīmuli, pieliec apakšā lineālu, mazliet redzi, atstarpītu no malas, un tagad mēs vilksim līniju, tad mazu vilnīti, līniju, vilnīti. Un tā darbojamies līdz pašam galam. Jā, tālāk liekam lineālu pa vidu. Griezīšu lineālu pareizi. Pa vidu. Un cik man te sanāk? Novilkšu 11 centimetrus. Un kaut kur 28 uzlikšu punktiņu. Kas tagad tev būs jāizdara? Tagad tev būs jāuzzīmē sirds. Romero Brito darbos vispār ļoti bieži parādās sirsniņa. Tā ir mīlestības un emociju izpaušanas tāda zīme. Tālāk. Šāda veida lapiņas. Un katrai lapiņai šeit mazliet uz āru ieskatās mākslinieka darbu. Tad var pamanīt. Un šeit arī pūsapļi. Šādi. Un otrajā pusītē pūsaplīši. Romero Brito darbi ir ļoti krāsaini, pārbagāta krāsu palete, varētu teikt. Un visi darbiņi izstaro pozitīvismu, prieku un laimi. Un viņa darbi parādās arī dažādos priekšmetos, kurus pārdod, un arī modes industrijā. Ko tas nozīmē? Uz somām, uz drēbēm, pat uz telefonu maciņiem. Tā, šeit mums ir tādas līnijas, taisīsim 4, un tagad mums būs nepieciešams atkal lineāls. Mazliet šķībi uzliekam, un uz āru iziet līnijas. Lūk, šādi. Un tagad šeit. Te mums būs jāuzzīmē bultiņa. Lūk, bulta. Un tagad skatāmies, kas tālāk mums ir jāizdara. Tālāk ir jāuzzīmē šādi pusaplīši un lielais ovāls. Šeit mums parādās puķītes. Nav vesels, bet viņas it kā no lodziņa ārā skatās. Un šeit vēl viena puķīte. Uzliec pauzi, ja tu nevari paspēt, un lēnām darbojies.
slēdzot atkal un atkal. Tātad turpinam. Darbiņu atkārtot tāpat kā Romero Brito. Un viņam ir ne tikai gleznas, bet arī skulptūras. Tātad apjomīgi darbi. Romero Brito darbiņi ir ļoti populāri ne tikai viņa zemē, bet arī visā pasaulē. Ir viņa gleznojumi, skulptūras uz sienām arī un dažādās vietās. Tātad, ko mēs darīsim tagad? Tagad ir jāpaņem marķieris un lēnām un uzmanīgi, arī izmantojot atkal lineālu, lai viss būtu taisni. Mums ir visas līnijas, kas ir uzzīmēts ar zīmolīti, ir jāapvalk. Sākšu es ar lineālu, kas ir darāms. Un tagad nolieku malā, visu pārējo es varēšu apvilkt ar roku. Tagad uzliec pauzi un apvelc visu, un tad ieslēdz atkal. Kad tu esi apvelcis, tad tev ir jāpaņem ūdens trauks, ota un akvareļi. Akvareļu krāsām garšo ūdens. Tātad būs daudz jāmazgā. Ota. Ko es tev vēl iesaku? Vienā rokā turēt arī salveti, lai varētu iztīrīt un nosusināt savu otu. Pirmā krāsa, kuru mēs ņemsim, būs sarkanā. Ņemam sarkano krāsu, no sākuma paņemam ūdeni, tad kārtīgi sarkano krāsiņu un skatāmies, šīs laukums ir sarkans. Uzmanīgi izkrāsojam laukumu. Sarkanā krāsā. Vēl sarkana krāsa ir šajā pusē. Puķītis būs citā krāsā, tāpēc skatāmies uzmanīgi un velkam ar otu brīvajās vietās. Tā, šādi. Lūk. Un vēl mazliet. Jo vairāk tu ņem ūdeni, jo gaišāka krāsa sanāk. Jo mazāk ūdeni, jo tumšākie akvareļi ir. Ja tev mājās nav akvareļu krāsas, var paņemt arī gošu, bet centies atšķaidīt. Tagad es vēlos paņemt rozā krāsu un izkrāsot šīs līnijas. Sanāk divas. 1 un 2. Mākslinieki jau no senajiem laikiem centās, kad mācījās zīmēt, tad centās kopēt slaveno mākslinieku darbus, lai iemācītos zīmēt. Tāpēc arī to tu tagad dari. Tā, tagad ņemam zeltaino krāsiņu. Zeltainā krāsā mums ir šis laukums.
Ņemam droši dzelteno krāsu. Un vienmēr atceries, ka dzeltenā ir viena no krāsainajām karalienēm, krāsu mammām. Un krāsainās mammas ir 3. Sarkanā, dzeltenā un zilā. Kāpēc karalienes? Jo no tām rodās visas pārējās krāsas. Kāpēc no krāsainajām mammām? Jo ir vēl 2 mammas, baltā un melnā krāsa. Tātad kopā ir 5 karalienes. Dzelteno krāsu mums vairs nekas nav. Tagad mēs ņemam oranžo. Oranžā krāsā mums ir puķītis. Izkrāsojam puķītis. Jā. Es izvēlos krāsot tā, lai krāsas mazliet apžūst un būtu vieglāk, lai neizplūst viss. Tāpēc es lecu no viena laukuma uz otru. Lai krāsas būtu tīras un skaistas. Kādā krāsā mums ir aplīši? Tie ir lilā. Tā kā man nav lilā, es sajaukšu zilo krāsu ar sarkanu. Mazliet tumšs sanāk man pat. Vēl zilā jāpaņem. Kārtīgi. Nu, lūk. Tumši lilā man sanāca. Violeta. Jā. Dažreiz akvareļu krāsās jau ir, bet ja tu zini, kā var sajaukt, lai sanāktu krāsiņa, tad tev pietiekoši ir, ja tavā paletē ir 5 krāsas. 5 karalienes tātad. Sarkana, dzeltena, zila, balta un melna. Kas ir atlicis? Atlicis ir uzzīmēt puķītēm. Viducīšus zilos un pārējiem uz zaļo krāsu. Zaļās krāsas šeit ir 2. Mēs arī izmantosim 2 un sāksim krāsot. Tumšāku es paņemu, lai izkrāsotu šeit, kā arī šo, var teikt, ka fonu. Mazliet man atšķirsies, jo vienu krāsu es paņēmu biezāku, otru krāsu es paņēmu šķidrāku. Tātad šeit arī tāpat. Ja tu izpētīji gleznu, kuru mēs kopējam, tad tu saproti, ka mūsu darbiņam kaut kas pietrūkst. Mēs pabeigsim strādāt ar zemi un lapām un vēl padarbosimies ar zīmolu. Tagad paņem citu zaļo krāsu. Ja tev nav savādāk zaļā krāsa, ko tu vari izdarīt? Pielikt klāt savai zaļai krāsai mazliet zelteno. Un tava zaļā krāsa kļūs gaišāka. Jo vairāk dzeltenās krāsas tu liksi, jo gaišāka tā kļūs. Nu, lūk, lapiņas tūlīt jau būs pabeigtas. Tagad ar brūno krāsu. Brūnās krāsas šeit arī ir 2. No sākuma es paņemšu vienu. Diezgan tumši man viņi ir, pelēcīga gandrīz, jo brūnās krāsas ir dažādas arī. Ja? Ja tev ir tikai viena brūnā krāsa, tu arī vari pie tās pielikt klāt, kuru tu vēlies. Piemēram, zilo krāsu. Tā. Un
tagad es pie tās pielikšu, var arī, piemēram, dzelteno. Tad košāka brūnā krāsa sanāk gandrīz dzeltenīga. Ja. Un šeit. Man pat sanāca visās 4 vietiņās dažādas brūnās. Lūk, bet tagad paskaties uz Romero Brito glaznu. Kas mums pietrūkst? Protams, fonā viņam ir tādas neparastas zīmes. Šeit mēs padarbosimies savādāk un nekopēsim viņa burtus. Mēs uzzīmēsim līdzīgus. Var teikt pat ķeburus dažādās vietās. Bet tagad pa vienam burtiņam mēs izmantosim burtus. Man būs šeit A burts, šeit B, C, P, M, N un S. Viss. Un vēl viens šeit ķepa. Fons ir gatavs un tagad šo fonā es neapvalku ar marķieri, jo tur ir gaišāk, un tagad paņemu dzelteno krāsu un droši visu fonu izkrāsoju dzeltenā krāsā. Zīmuls lieliski ir redzams, ja tu izmanto gošu, tad padari to šķidrāku, lai zīmulus arī būtu redzams. Šeit es krāsoju uz dažādām pusēm, velku ar rotu droši un nebaidos. Galvenais, lai būtu iekrāsots viss un nepaliktu baltie laukumi. Apvelku uzmanīgi šeit. Jā. Tā. Vēl mazliet un viss fons būs gatavs. Kamēr tu glaznoji, pārējās vietas jau ir laukumi, jau ir izžuvuši. Un krāsas tik ļoti nesajaucas. Lūk, vēl mazliet. Skatos, kur ir palikuši balti laukumi. Un iekrāsoju tos. Dzeltena krāsa izraisa prieku, jo cilvēkam tā asociējas ar saulīti. Redzot dzelteno krāsu, bieži vien cilvēki visi saka, ka tā ir saulīte. Paskaties, cik daudz dzeltenās krāsas mums šodien ir. Un cik spilgts un skaists darbiņš mums ir sanācis. Ar Romero Brito palīdzību un atbalstu mēs esam radījuši darbiņu, Romero Brito darba kopiju ar sirdi. Paldies mūsu Brazīlijas māksliniekam. Un, ja tevi interesē vēl citi viņa darbiņi, tad vari droši apskatīties pēc mirkļa. Bet tagad paldies par darbu un tiksimies nākamreiz brīnumdari.